Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurā skaistums ir tikai ceļa sākums, nevis gala punkts. Ar ko, ja kādu dzērienu jūs palīdzēsiet šodien? Kas būs, to arī palīdzēsiet. Calendar. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Viena no jums, kas tūdaļ pametīs šovu, atstās arī cerības noslēgt līgumu ar modeļu aģentūru, nokļūt uz skaista Latvijas žurnāla vāka, nepiedalīsies arī juvelieru firmas Jahons reklāmas video un katrā ziņā nekļūst par Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendāra jauno zvaigzni. Šausmīgais brīdis ir klāt, jums abām. Irina, Aleksandra, nāciet pie manis. Te nu mums ir jāizvēlas starp izteiktu sievišķīgumu un vājumu un izteiktu vīrišķīgumu un spēku. Aleksandra, tu esi cīnītāja, vai tu proti arī zaudēt? Jā. Tu esi gatava? Protams. Bet vai tu esi gatava arī uzvarēt? Arī jā. Tādā gadījumā tu paliec šovā. Irina, tev visas durvis ir vaļā, un paldies par dalību. Sveiki, mani sauc Irina Neverova, man ir 26 gadi. Esmu piedzimusi Omskā, bet izaugusi Rīgā, Latvijā. Šobrīd dzīvoju Londonā. Rīgā mācījos Rīgas dizaina mākslas vidusskolā un pēc profesijas esmu dekoratīvo objektu tēlniece. Londonā dzīvoju jau 4 gadus, un tā ir ļoti multikulturāla pilsēta, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc man tur patīk. Tur ir sastopama tik ļoti liela dažādība, ka katru reizi atbraucot atpakaļ un esot šeit kādu brīdi, liekas, ka kaut kas pietrūkst. Man ļoti patīk ceļot. Tas ir viens no maniem tādiem lielākajiem hobijiem. Esmu bijusi daudz kur par Eiropu, Spānijā, Itālijā, Portugālē, Grieķijā. Un no tādām tālākām vietām Amerika, Kuba, Jamaika, Maroka, Taizeme. Viens no tādiem spilgtākajiem pēdējiem ceļojumiem bija uz Norvēģiju. Tur bija apskatīt Ziemeļblāzmu un polārā nakts. Ļoti interesanti, tiešām spilgti. Vairāk gadu laikā esmu strādājusi kā fotogrāfa asistente uz dažādiem projektiem. Šoreiz man gribējās pamēģināt sevi no otras kameras puses un paskatīties, kā tas ir. Jā, iemācīties justies ērti un pašpārliecināti fotogrāfa un kameras priekšā. Calendar Live. Nu labi, kā tu jūties? Tas ļoti labi. Jā? Jā, man dzīvē viss ir kārtībā. Tā arī izskatās. Tu nebija drusku nogurusi no visas šitās pozēšanas? Tas ir tiešām man ļoti svešs. Tev svešs? Man izrādīšanās nav tieši. Tu ļoti labi to zini tieši no aizskatuves, kā no aizspogulīs. Tu varētu būt tā burve, zinu, protu, un tad parādīt rekā vajag. Ko tu darīsi tālāk? Tu tagad brauks mājās un darīsi ko? Es domāju, ka es lidošu mājās uz Londonu un tur man gaida mans mīļotais. Mēs atbrīvojām no lielās gaidīšanas tavu mīļoto. Mums pienākās bonus. Tieši tā. Forši, paldies tev. Paldies. Izrādās, ka šīs šovs man tik stipri iepatikās, ka es biju atteikusies no labām sacensībām, kur es zināju, ka es varēju uzvarēt. Es tiešām pilnveidoju sevi augstāk, un daudzas meitenes, kas šeit dzīvo, viņas man to saka katru dienu, ka es pilnveidojos un augu
gan ārēji, gan iekšēji sievišķīgo pusi atklāju, kuru gan jau viņi man piemīt, bet es vairāk sāku pamanīt to, ka man tāda ir, un es to māku parādīt. Un tajā brīdī, kad es stāvēju uz tās izbalsošanas svītras līnijas, tad es sāku domāt, ka sacensībās ir savādāk. Vai nu tu tur uzvari, vai nu zaudē. Es novēlu, es pat nezinu, ko teikt, jo negribējās zaudēt Marijas draudzību. Es zinu, ka mēs ar viņu sarakstītos, un kad es sapratu, ka es vairs nevarētu ar viņu tikties katru dienu un dejot mūsu dziesmu vai klausīties mūziku, man tā skumīgi palika tagad. Calendar Live reality show. No paša rīta man bija jau ļoti slikti, man drausmīgi sāp galva un vēders. Mēs spogulī koncentrējamies, pielikam rokas klāt pie zoda, kājas stingri kopā, pirkstu gali kopā, papēži kopā, rokas klāt pie zoda kā pielīmās, koncentrējamies vienā punktā spogulī. Un mēs kopā sākam, ielpojam 1, 2, 3, 4, 5, 6, izelp. Skatāmies apkārt, izelpojam visu gaisu. Даже если физически человек подготовлен. Pat ja fiziski cilvēks ir sagatavots, viņam tas liekas diezgan garlaicīgi. Te ir jāmācās izturību un disciplīnu. Sanāk, ka tas ir darbs ar sevi. Над собой. Vairāk ielīm, vari. Zod no grūtiem pieliekam. Es jau vispār domāju, ka es neizturēšu to jogu, bet tomēr izdomāju, ka vajag aiziet, lai nepadotos. Vairāk. Elpojam caur degunu, elpojam mierīgi un laburot labo pēcdēm, kreiso. Elpojam mierīgi, elpojam caur degunu, stumi un guras uz priekšu, vēders priekšu. Es šajā šovā nebiju gaidījis jogu, bet man patika. Pirmais treniņš, protams, bija visgrūtākais, bet šodienas treniņš, kas bija ļoti labs tiešām, un es jau jūtu kaut kādu attīstību sevī, es jau jūtu, ka tad, kad pirmo reizi jau es to esmu darījusi, es jau varēju otru reizi attīstīt atkal citas kustības un visas nianses tajā jogā. Es domāju, ka tas ir noderīgi gan domu spēkam, gan tas, ka tev pašam ir jāsaņemās ar savām domām, jāsavācās. Zemāk, šaurāk, piesum un prom celīt. Es vēl gāju lēnām atgriežamies. Ļoti labi. Un arī fiziski ļoti. Es jūtu savus muskuļus. Redzēt, kā sirds stāv pat. Un īstenībā tas palīdz atslābināties un iegūt kādas pozitīvas emocijas. Protams, ir jūtama arī diezgan liela slodze. Своё напряжение. Vairāk 9, elpojam vairāk 8, visi kopā 7, vairāk 6, 5, vairāk 4, vairāk 3, 2, 1. Laima, vai tā ir tava projekcija? Tas bija tāds mums liels pārsteigums, kad mēs viņu ieraudzījām Rīgā, kad paņēmām viņu no viņas mājas. Īstenībā viņa nav tik drausmīgs cilvēks, kā izrādījās. Sākumā es biju šokēta, tāpēc, ka es domāju, kā tad tā atgriezīs vienu dalībnieci, kāpēc neuztaisīja kastingu vai atkal konkursu. Tas ir šis klasiskais gadījums, kad cilvēkam talants ir un ir arī problēmas. Mums jau sāk palikt interesanti, kas uzvarēs, talants vai problēmas. Sākumā bija tāds nopietni tā ir Laima, un tad likās nedaudz negodīgi pret tām pārējām meitenēm. Meitenes cenšas ģērbties, izskatīties, uzvesties, veselīgais dzīves stils un tā tālāk. Un te viens cilvēks atļaujās aizmigt balsošanas laikā, laikam vienīgā meitene, kas vispār neatcerās, kā viņa tika izbalsot. Es tā atgādinu, ka mēs skatāmies šovu Calendar Live. Nevis Kurorts 2014, nevis Princese uz Zirņa 2014. Un katrā ziņā Laima ne Miss Rock'n'Rolls 2014. Dalība mūsu šovā nozīmē to, ka jūs ievērojat veselīgu dzīvesveidu un režīmu. Es domāju, par to ir daži vārdi sakām arī žūrijai.
Lai mēs šobrīd vēroju tevi, kā tu šobrīd izskaties, modeļa aģentūras viedokļa, kā bukeris, ja man piezvanītu klients un pateiktu, ka modeli atnākusi uz darbu, iedzērusi tādā izskatā, kādā šobrīd tu atrodies, man pirmkārt būtu liels kauns. Otrakārt, tu visdrīzāk nekad vairs nedabūsi nevienu darbu pasaulē. Nu, savārīja Ziepes, nu ok, atvainojās, atnāca atpakaļ, un tu šeit esi, vai ne? Vai tas jums traucē, vai tas jums liekas taisnīgi, vai tas jums liekas pilnīgi garām? Man liekas, tas nav īsti taisnīgi attiecībā pret Leldi, Lauru un meitenes, kuras izbalsoja. Tā domā visas meitenes, es domāju. Es piekrītu vai. Tātad tu domā, ka tas nav taisnīgi? Jā. Bet aiz kadra mēs ar viņu runājām ļoti ilgi un ļoti padziļināti. Viņa pastāstīja visu savu dzīvi, cik viņai ir grūti bijis. Vai jums radīja kādas problēmas Laimas klātbūtne šova laikā? Nav tik garlaicīgi, tas jau labi. Tas, ka mēs ieraudzījām Laimu pirmo reizi, tas kaut kā, es nezinu, man tas satraukums radās nekā. Īstenībā pat priecājos, jo bija atkal kaut kāda nedaudz jautrība. Varbūt tas nav labi uzjautrināties, tā kā cilvēkam ir problēmas, tas tā kā ir smieklīgi, mums ir jautri. Ja Laima ir atpakaļ, tad kādas divas meitenes aizies projām, ne jau viena. Nē, tas to nebūtu nenozīmē, bet par vienu konkurentu jums atkal ir vairāk. Bet jā, viņai arī bildes bija tomēr labas. Jā. Tur jau nedrīkst neko teikt, tur jau cilvēciskais faktors vairāk. Kā konkurentes viņa pat tā neuztvēra vairāk. Jo viņai bija problēmas, tas ir skaidrs, ka viņa atkal iziet agrāk vai vēlāk. Ko tu gribētu atgriezt Laimas vietā, ja tev būtu tāda iespēja? Vai nu Irina vai Laura? Tāpēc, ka viņām gan izskats ir, gan komunikācija normāla. Man liekas, ka dažām meitenēm jābūt priecīgām, jo tomēr tikai dēļ Laimas viņas tagad ir šeit. Es šaubos, vai viņa tāds cilvēks, kas spēja pateikt vienā dienā, nē, savām problēmām un viss. Kad mani satika pie mājas, visas meitenes tā paskatījās uz mani. Laima, acīm redzot, viņas uztvēra, ka mana atgriešanās šovā ir viņu aiziešanas garantija. Kurā gadījumā paliek tikai viena? Īstenībā bez viņas, mēs visus to pateicam, bija kaut kā garlaicīgi. Tiešām viņa tāds īpatnējs cilvēciņš. Tiešām, tā aizķēra sirdi, viņas tas dzīves stāsts un likās, tad, kad viņai pateica, ka viņai ir jāiet prom, likās, bļāns, mēs taču gribējām vēl parunāt, mēs nepabeidzām sarunu un mums bija daudz vēl par ko runāt. Tagad es vairāk viņu uzzināju kā cilvēku un man pat bišķiņ žēl viņu palika. Bet neko sliktu nevaru pateikt. No vienas puses tas nav godīgi pret citām meitenēm, bet no otras puses tas solis, ko viņa kameras priekšā un visas Latvijas, kas viņa redzēs, skatītāju priekšā grib mainīties, un es ļoti ceru, ka viņa arī līdz galam to izdarīs. Un man tiešām liels prieks, tāpēc, ka man ir ļoti daudz pazīstami, kas necīnās ar tādām lietām. Kad es sapratu, kāda mērķa dēļ viņa ir šeit, ka viņa grib mainīties. Labdien, Laima! Man prieks tevi šeit redzēt. Pirmkārt, mums vajag tavu piekrišanu, lai mūsu lielā mērā personīgā saruna tiek filmēta. Jā. Otrais, tev pašai priekš sevis jāizlem, kādiem nolūkiem šis ieraksts tiks izmantots, lai pēc tam nebūtu apvainošanas, ka bez tavas atļaujas kaut kas tika izdarīts. Principā man tādu globālu noslēpumu, kurus es nevienam neatklāju, laikam nemaz nav. Vismaz nevaru atcerēties ko tādu. Tas attiecas arī uz manu darbu. Tā kā esmu ārste, man ir jāuzņemas atbildība par mūsu sarunu. Un es pieļauju, ka tu saproti, ko tu dari, un kā arī tu uzņemies atbildību par to. Sarunāts? Jā, ļoti labi. Tas saucās kontrakts. Kā tu šodien jūties? Man ir daži draugi, kas ar to cīnās, un tas ir tiešām apsveicami, ka viņi grib kameras priekšā tiešām mainīties. Vai alkohols ir problēma tavā dzīvē? Vai tu vēlies to kādā veidā atrisināt, likt stūrī, lai tas tev netraucētu? Un es tev tagad pajautātu, vai alkohols ir labs draugs tev? Ko tas ir izdarījis ar tevi?
Nē, nosaukt alkoholu par draugu, tas ir kaut kā pavisam dīvaini. Bet tajā vakarā, kad tevi palūdza pamest projektu, tas tev bija pat ne tikai draugs, bet arī mīļākais. Jums bija mīlestības dziesma tajā vakarā. Jūs bijāt tik aizrauti ar to mīlestības deju, ka viss apkārtējais likās, ka neeksistē. Tā kā viņai bija slikti, un tad, kad viņa darīja to visu, ko viņa darīja pirms izbalsošanas, vai kāda no jums teica, klausies, beidz dzert? Teicām. Arī teicām, jā, bet viņa to darīja slēpus. Mēs to pat īstenībā nepamanījām. Viņa slēpa visur to alkoholu, viņa pakluso. Tas bija tā, ka principā to īsti nevar pamanīt. Viņa aiziet un atnāk. Jā, viņa aiziet atnāk. Kā mēs varam ar jums sarunāt meitenes gadījumā, ja jūs redzat, ka visi iet vecajās sliedēs? Ko jūs darīsiet? Pievienosieties. Meitenes, es saprotu, jums tiešām bija skumji bez laimes. Daugavpils tu должна. Tev ir jānoturās dažas dienas arī Daugavpilī. Jā, es noturēšos. Da? Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurā skaistums ir tikai ceļa sākums, nevis gala punkts. Ar ko kādu dzērienu jūs palīdzēsiet šodien? Kas būs, to arī palīdzēsiet. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Latvija neaprobežojas ar Rīgu vien. Tādēļ mēs esam nolēmuši uz kādu laiku pārcelt mūsu šovu uz otro Latvijas lielāko pilsētu, proti Daugavpili. Kad mēs atbraucām uz Daugavpili, mēs bijām pozitīvā šokā pirmkārt par viesnīcu. Un mums ar Marinu paveicās ļoti ar to, kāds mums ir numuriņš. Mums ir luks numuriņš ar džakūzi. Mēs vienkārši esam starā no tā. Mēs pat neskrējām pirmās uz to istabiņu. Mums it kā palika tas, kas palika, bet mēs uzgājām augšā. Mums vienkārši bija wow, mums paveicās vislabāk. Vienkārši, no visiem svaršākais. Tas ļoti iepriecina un ļoti ērti gulēt. Izguļamies vienkārši kā aizmiets tā pamosties. Viesnīca, kurā mēs uzturamies, ir lieliska. Mums nav paveicies ar tādu numuriņu kā Marinai un Baibai. Bet es uzskatu, tas nav tas galvenais. Mums tāpat tās ir lieliski istaba, kur ir ērti un labi izgulēties. Mums ir ļoti laba viesnīca un paveicās ar numuru, ka mums ir penthouse, divstāvīgais numurs. Tagad sanāk izgulēties vairāk un jūtos jau daudz labāk. Vienīgais nedaudz varbūt patraucēja meiteņu strīds. Mēs sākumā, kad mēs ievācāmies, ka es, Aleksandra un Elza. Es izvēlējos lielo gultu, jo nevienai nebija pretenzija, neviena negribēja tur gulēt. Elza izvēlējās blakus mani gultu un Saša otrā istabā gultu. Un tad atnāca Karina, atnāca uz manas gultas, nolika mantas. Un es nesaprotu, kāpēc viņa tā dara, jo viņa redzēja, ka es tur jau esmu apsēdusies. Un tad es teicu, vai tā kā tu šeit gribi gulēt, un kaut ko viņa tur teica, nesapratu ko, un tad es vienkārši paņēmu savas mantas un aizgāju citu gultu. Kaut kādas gultas dēļ uzbruka meitenei. Saša aizstāvēja man teica, ka es tur jau pirmā ienācu un izvēlējos. Mums jau izvērsās skandāls. Marija ieņēma lielo gultu, es saku, pareizi, lai guļ, viņa pirmā ienāca, lai guļ, man ir viss normāli. Karina noliek drēbes. Es te gulēšu, kas to ir teicis? Es saku, ja meitene ir ieņēma, kāds starpība, kuri gulēt ārprāts? Kas tev to teicis? Es saku, Marija jau izvēlējās šo gultu. Klausies, varbūt jau apstāsies. Tas jocīgi izskatās no malas, saproti? Tā esi tu, kas izskatās jocīgi pašlaik. Mēs bišku sastrīdējamies ar Sašu. Un notika konflikts man ar Karīne. Tu man vienkārši besi ārā.
Tāda nieka dēļ. Tu arī mani besīji ārā. Vai mēs tiešām nevarējām to pateikt aci pret aci viena otrai? Nē, es to tā neatstāšu. Pat ja aiziešu no projekta, es tev došu mācību. Mēs arī tā kā nostāk no tā visi tā kā neiesaistījāmies, lai jau meitenes pašas izstrīdās. Kāda starpība, kur gulēt? Marija, izvēlēs gūt, lai guļ bērns. Bērns! Pāragaid, viņai 16 gadi, lai... Tu vēl pasaki, ka es uzbruku bērnam. Tev pašai tagad nav kauns? Zini, Marija ir intelektuāli vecāka par tevi. Uzskati, kā gribi. Es tā neuzskatu, tā vienkārši ir. Jā, jo mazāk meiteņu paliek, jo vairāk spēlītas uzrunās. Un man tas nav patīkami to klausīties, un es un Elza mēs gribējām gulēt mierā un būt mierā, un tāpēc mēs sākumā aizgājām. Aizver muti ciet, tūlīt aizvērsi pati. Karīna tā kā lienāca tā kā karaliene un gribēja gulēt tajā divguļamajā gultā. Bet, Marija kā kārtīgs latviešu cilvēks bez krievu mentalitātes, protams, piekāpās un tā kā, teica Karīnai, guli tajā gultā, bet Aleksandrija, protams, iestājās par taisnību. Klausies, es tevi neaiztiku. Viss, jau aizveram šo tēmu. Aizveries. Zaknīs. Ceru, ka mēs ar viņu izrunājam, viņa netur uz mani ļaunu, es uz viņu neturu ļaunu. Gulta tur nebija pie vainas, tur bija viss nogurums, viss saspringums, kas viņām jau bija bijis. Un, protams, vēl sašas aizstāvēšana, ka viņa aizstāvēja. Man tas arī vēl tāds papildinājums bija tam. Mīļās dalībnieces, ja reiz mēs esam nonākušas Daugavpilī, es domāju, visas ir pelnījušas burvīgu un bezrūpīgu pastaigu pa pilsētas ielām. Un izdarīt to galveno lietu, kas, kā es zinu, visām dāmām agri vai vēlu sāk pietrūkt. Un proti tas ir... Šoping! Man patīk, ka mēs pārvācamies un šeit pavisam cits garastāvoklis. Un esmu priecīga, ka mēs ar šovu šeit atbraucām un jau esmu paspējis kaut ko apskatīties un iepazīt. Mīļās meitenes, ļaujiet man stādīt jums priekšā jūsu jauno pielūdzēju. Tirdzniecības centra solo direktoru un mūsu šova labvēli Andreju Nariškina kungu. Vīrietis veselīgs no A līdz Z, un viņam arī ir sakāmi daži veselīgi vārdi un dāvināmas dažas veselīgas dāvanas. Pirmkārt, paldies jums par komplimentu jau. Tiešām tā arī ir. Un, protams, mēs ļoti priecīgi redzēt šo jauko, vienkārši skaistu komandu mūsu pilsētu, pirmkārt, un, protams, mūsu tirdzniecības centrā. Un kā veselīga dzīves veida piekritējs, es, protams, gribu uzaicināt pie mūsu pirmā apmeklējuma punkta, mūsu jaukas kafejnīcas Freškā. Es domāju, ka varēsim tagad saskandināt ne jau glāzes ar alkoholu, kas ir kaitīgs mūsu veselībai, gan ar svaigi spiestam sulam. Calendar Live. Ļoti laba attieksme pret mums, un visi ir tik viesmīlīgi, un pārāk daudz uzmanības dažreiz, man liekas, no pārējiem uz ielas, jo visi pamana, ka ir atbraucēji, man liekas, ka visi viens otru pazīst. Daugavpilī nav būt kādu labu laiku, bet cik es atceros no pēdējās reizes, kad šeit esmu bijusi, šeit viss kļūst tikai arvien sakārtotāks. Vēl viens veikals, kur gribēju jūs apdavināt ar foršam dāvanu, tas ir mūsu veikals Veļas pasaulē. Calendar Live. Atceroties to, kā te bija, manuprāt, ir mainījies uz labo pusi viss. Pilsēta ir ļoti draudzīga, bet tomēr dīvaina. Calendar Live. Reality show. Spīdveja trase ir viens no Daugavpils lepnumiem. Tādēļ fotogrāfs Aleksandrs Šadrins ir nolēmis apvienot modeļu trauslumu ar dzelzzirgu spēku.
Fotogrāfs Aleksandrs Šadrins uzskata sevi par profesionālu savā darbā. Viņa misija ir veidot spilgtus un estētiskus tēlus. Aleksandrs strādā ne tikai ar modelēm, bet arī fotografē priekšmetus un vizuālo reklāmu. Šobrīd Aleksandrs sadarbojas ar Latvijā pazīstamiem dizaineriem, stilistiem, kuru kopīgus darbus rotā dažādi izdevniecību žurnālus. Labdien, meitenes! Es esmu Aleksandrs Šadrins. Šodien mēs strādāsim speedway temātika Lokomotīva stadiona Daugavpilī. Es gribu no jums spilgtās emocijas un visus, ko jūs varat man parādīt. Un lai jums veicas! Calendar Live. Mums bija pirmā fotosesija ar speedway močiem, kas man ļoti patika. Es iejūtos tajā tēlā. Man tāda tehniskā puse ļoti tuva, tehniskās lietas. Tā kā esmu no Latgales arī visādi patīk ar mašīnu braukt, patīk ar kvadrciklu, ar ūdensmoci. Viss tas tāds ekstrēmais man ļoti patīk. Tāpēc arī es tā brīvi jutos uz tā moča. Man ļoti patika fotosesija ar speedways, jūtījos ļoti ērti. Tas bija manējais, es atradu to garstāvokli, es mēģināju rādīt dažādas emocijas. Man rītīgi patika tā fotosesija, un es varētu pateikt, ka tā ir pirmā fotosesija, kad es jūtos, ka es esmu strādājusi uz pilnu spēku. Man patīk tā tēma, man patīk drives, man patīk tas spilgtas emocijas, un es arī gribu iemācīties braukt ar moči. Tā kā sports man ir ļoti tūs, es uzreiz zināju, ko darīt. Tad, kad es uzvaru, man ir ļoti nopietns un koncentrēts skatiens. Kāda bija nopietna, kāda sakoncentrēta pirms starta, bet es vienkārši skūpstīju ķirvi. Daži cilvēki man ir veduši uz motociklu un ļoti ātri, un man patīk, jā, es labprāt kādreiz pat arī braukt. Bet šoreiz man tiešām nebija, es nestrādāju tik labi, cik es varēju, es domāju. Calendar Live. Reality show. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurā skaistums ir tikai ceļa sākums, nevis galapunkts. Jums noteikti radies jautājums, ko mēs šeit darām? Jums bija solīts šopings. Šopings sāksies tagad. Jūs saņemsiet neticamu naudas summu un drīkstēsiet iepirkties ne vairāk kā par šo summu. 5 eiro 15 minūšu laikā. Jūs dodaties uz centrālo Daugavpils second hand, jeb moderni, teiksim, outleta veikalu un radat stilu, kādā jūsu māmiņa vai iespējams jūsu vecmāmiņa brauca tādā sagrabējušā tramvajā uz savu pirmo tikšanos ar jūsu tēti vai ar vectētiņu uz priekšmeitenes. Vajadzēja izvēlēties ļoti ātri drēbes un mērīt viņas. Mums iedeva 5 eiro un 15 minūtes un bija jāizvēlās sev tērpus. Kas man likās uzreiz tāds, wow, nopietni mums 5 eiro bija jāiepērkās. Likās, un tas nav iespējams. Stress bija. Sākumā likās, ko es par 5 eiro varu nopirkt, man sanāca pat klaitu un summu. Dzīvē vispār, man liekas, neko nopirkt par tādām summām. Tur nebija tādas drēbes, kādas man mamma nesāja agrāk, jo tur bija vienkārši briesmīgas drēbes tādā ziņā. Tā spriedze bija jūtama, tā kā mēs tur ģērbtuvēs visas kopā, meitenes visas drēbes vienkārši pa zemi mētājās un neskatījāmies vienkārši, lai ātrāk paspētu. Un, ja arī es būtu pirmo reizi tur bijusi, es to neuztvertu ne par kādu briesmīgu lietu, tāpēc, ka, ja jau mums ierodos 5 eiro, tad jau vadītāji zina, ka tur ir ko nopirkt par tiem 5 eiro. Un izrādās, es iepirkos uz 4 eiro. Na kasu! Tātad mēs esam atbraukuši uz veco Daugavpils tramvaju depo, kur arī notiks jūsu fotosesija. Šī fotosesija būs īpaši tikai ar to, ka jūs pašas būsiet savu fotografu. Jūs viena
aiz otras ienāksiet tramvajā, iepozēsiet, nospiedīsiet pogu un nofčēsiet sevi. Jums ir 10 kadri. Vai esat gatavas? Jā. Superīgi, tad aiziet. Mums bija fotosesija vecajos tramvajos, kas arī likās ļoti piemērota vieta. Man asociējas arī tie tērpi ar tādu gaidīšanu, uz randiņu brauc ar tramvaju, tā kā agrāk mašīnas nebija tik kā mums izplatīts. Bet tādā senlaicīgā tramvajā tas bija tā ļoti interesanti, tāda pagātnes elpa pilnīgi sajūtās. Dzīvē es tā nestaigātu, protams, bet priekš fotosesijas bija ļoti labi stāvs. Diezgan grūti bija, jo bija tikai 10 kadri. Trīs stundas dienā stabili pavadu tramvajā. Labi, ne 3, bet pusotra noteikti. Man no 10 bildēm tikai 1 bilde nepatika, kā es nopozēju. Pārējās 9 bildes man likās tiešām ideāls priekš manis. Un mums bija tika doti 10 kadri. Bija tā kā pašam jābūt sev fotogrāfam. Es atradu vienu kleitu, violeta krāsa. Man vienkārši patika, ka viņa sēž uz figūras, bet es neteiktu, ka man tas patika. Un es nekādīgi nevelkātu tādas drēbes. To kleitu, kuru es nopirku tam tēlam, es viņu noteikti nevelkāšu. Varbūt kādreiz pārveidošu vai, es nezinu, kādu aktiermeistarības pulciņam vai kaut kā tā izmantošu, bet ikdienā noteikti ne, jo tā kleita ir vairāk tiešām, tā nav mūsdienīga kleita. Es dažreiz braucu arī ar tramvaju, man tas nav nekas tāds ārkārtīgi briesmīgs priekš manīm. Nē, braucot tramvajā nebija pirmo reizi mūžā. Es ar tramvaju arī ikdienā pārvietojos. Bet, protams, es dodu priekšroku citam transporta veidam. А как ты думаешь, не стало ли употребление алкоголя? Vai alkohola lietošana nekļuva tev par problēmu? Gan pirmajā dienā, gan tad, kad tev tika dota otrā iespēja. Otrajā iespējā es nebiju piedzērusies. Tur bija pavisam citādāka situācija. Другое, да. Viņa tāpat sevi nekontrolēja, un fotosesijas laikā, kad mēs bijām depo, viņu brīdināja 3 reizes, viņa sevi nekontrolēja un darīja visādas lietas, kas varētu apdraudēt viņas dzīvību un veselību, bet viņa nepaklausīja. Tieši piekrītu, ka viņai tiešām vajadzēja aiziet prom, un ļoti ceru, ka viņa mainīsies. Bija žēl tomēr, ka viņa aizgāja, ka viņa nesaņēmās un norāvās un atkal ar alkoholu, bet patiesībā, cik mēs novērojam, viņai nebija alkohols tik, cik viņai bija tabletes. Viņa teica, ka viņai ir visi orgāni sabojāti un viņai nenormāli daudz tabletes bija, burtiski 15 tabletes ar vienu reizi viņā pēda, tāpēc viņa arī tādā stāvoklī bija. Alkohols tur nebija tik pie vainas. Nevajag visas savas bēdas salīdzināt ar alkoholu un gremdēties dziļāk, jo grimsti un pazaudē pašu sevi. Viņai ir jāatpūšās un jāsaņemās un jāaiziet pie ārstiem. Calendar Live. Jūs skatāties Calendar Live, realitātes šovu, kurā skaistums ir tikai ceļa sākums, nevis galapunkts. Ar ko, ja kādu dzērienu jūs palīdzēsiet šodien? Kas būs, to arī palīdzēsiet. Calendar Live. Calendar Live. Reality show. Meitenes, palabojiet mani, ja man nav taisnība, bet šķiet, ka nu jau visas ir iemīlējušas Daugavpili.
Uz šo brīdi tik daudz, kas ir noticis. Fotosesijas, un dāvanas, un šopingi, un pastaigas, un vienkārši tusiņš viesnīcā, kā jau allaž. Tas viss noteikti ir ļoti patīkami, bet par mūsu svarīgāko fotosesiju šodien būs daži vārdi sakām mūsu cienījamajai žūrijai. Savus siltākos aplausus, meitenes, lūdzu veltiet fotogrāfam, kurš ar jums pavadīja ļoti sportisku laiku kopā, proti reklāmas fotogrāfs Aleksandrs Šadrins. Šis ir kluba Lokomotīvas Speedway braucējs Andžejs Ļebedevs. Mūsu visnotaļ vīrišķīgās žūrijas vienīgais sievišķīgais elements – portāla Frontro LV galvenais redaktors Jaroslavs Barišņikovs. Un visa šī pasaukuma vaininieks – fotogrāfs Sergejs Kondrašins. Šodien sākšu es. Tas attiecībā uz Laimu, kuru mēs pēc sarunas ar ārsti Ināru Vārpu paņēmām projektā atpakaļ. Un kur jau 2. dienā Daugavpilī palūdzu pamest filmēšanas laukumu. Man pašam kādreiz bija tādas pašas problēmas. Ja cilvēkam pašam nav motivācijas mainīt savu dzīvi uz labo pusi, viņam nekā nevar palīdzēt. Mēs vēl mēģināsim runāt ar Laimu un ar Ināru Vārpu, bet šoreiz Laima pamet projektu. Meitenam bija uzdevums parādīt emocijas pirms braukšanas un pēc uzvarām. Par Laimu es nevaru runāt kā par modeli, tāpēc, ka viņa nevarēja fokusēties uz darbu. Dzirdot, kāds bija uzdevums meitenam, es domāju, ka viņa to neizpildīja. Šoreiz, pēc tā laika, ko viņa jau bija izlaidusi no projekta, es neredzu, ka viņai būtu tas spēks atkal, ko mēs bijām redzējuši no paša projekta sākuma. Man liekas, ka Marija šajā kombinzonā nejūt sevi tajā formā. Man liekas, ka šeit emocijas ir pirms starta tādas dusmas, varbūt, un drusciņu vīrišķības. Modeles darbs un pienākums ir iejusties jebkādā tēlā, ko jums uzdod stilists vai fotogrāfs. Šoreiz es neteiktu, ka ir baigi pārliecinoši. Varbūt šī nebija tavs īstais stāsts. Redaktor, autor. Redaktors, klients vai autors nevienmēr izvēlas to pašu bildi, kas patīk modelē. Šajā gadījumā ir negluži labi, ka modeli sāk apstrīdēt izvēli. Bet es tik un tā gribētu tev aizstāvēt, jo man tava fotogrāfija patīk. Jā, Elza. Man liekas, ka Elza bija ļoti sevišķīga. Viņa nav braucējs šeit. Viņa mazliet nedod emocijas. Nevaru pateikt, ka man šī bilde nepatīk, jo kostīms un kiveri ir mana, tāpēc viss ir skaisti, viss ir labi. Bet tomēr nevaru pateikt, ka ar uzdevumu viņi ir tikusi galā. Vai tu esi tiešām tikusi galā? Es nespēju šobrīd saprast no šīs bildes, vai tu gatavojies braucienam, vai tu esi pēc brauciena. Tu vienkārši pozē kombinzonā. Elza, esmu sarūktināts, jo visas tavas iepriekšējās fotogrāfijas man patika. Šeit es redzu kaut kādu selfiju imitāciju. Ielien kombinzonā, pats sevi nofočē un izlika sociālā tīklā. Tevis nav šajā bildē. Kaut kur pazuda. Žēl, ka ir šāds rezultāts. Man liekas, ka Karina, viņa ir ļoti skaista figūra, ļoti skaista seja, mātī. Nepietieks to emocijas pirms braucienam. Kā modele viņa ir laba, man patīk. Nevaru saprast, tās emocijas, tas ir pirms starta vai pēc, ir smaids uz lupām. Vai viņa ir priecēs par savu rezultātu, vai viņa gatavojas tam. Šoreiz tev tikai atņemts ķermenis. Cik reiz tev ir tik teikts, lai tev jāmācās strādāt ar seju. Šo emociju es viņu varu atrast kaut kādā citā fotosesijā. To pašu leņķi, tās pašas nedaudz atvērtas lūpas un to pašu skatienu. Aizmirst par to vienu pozu, ko tu esi iemācījusies, un pamēģini no sevis izpēt kaut ko vairāk. Es domāju, ka Jekaterina šeit viņa ir pārliecināta. Viņa ir tikusi galā. Šī ir viena no fotogrāfiem, kura man iepatikusies. Es domāju, ka Jekaterina pilnīgi tikusi galā ar šo uzdevumu. Es domāju, ka viņa ir potenciāls kļūt par braucēju arī, nevis par modeli. Man ļoti patika. Es beidzot redzu to pārliecinātību tavās acīs, mīļā. Tas skatiens, viņš tiešām runā ar mani. Es ticētu, ja es redzētu šo bildi žurnālā un tur būtu pierakstījis, ka tu esi mazopratājs, visdrīzāk noticētu. Es te redzu tik ļoti pārliecinātu cilvēku, ka viņš pat gāzes roku tur ar kreiso roku. Vienkārši baigais pro. Baiba. Baiba bija emocionāla, parādīja mums dažādas pozas, un viņa bija emocionāla visu laiku.
man viņa patīk. Viss parādīts ļoti spilgti un man ļoti patīk. Un šeit tādas emocijas, ka tiešām viņa ir priecīga par to, ka viņa ir uzvarējusi un forši. Fotografa uzdevums ir izpildīts uz 100%. Es redzu uzvarētāju, kas tikko ir paveicis to neiespējamo. Māc. Aleksandra. Visu laiku, kad mēs fotografējam Aleksandru, viņa neradīja spilgtas emocijas. Bet šī fotografija ir laba. Redzama koncentrācija. Tūlīt brauks uz streku un stāsies uz starta un grib uzvarēt. Es domāju, ka viņa ir tikusi galā ar šo uzdevumu, ja tā ir bilde pirms starta, nevis pēc. Šī bilde ir pārliecinoša, bet es redzēju vēl vairākas bildes cits no šīs fotosesijas. Tev tiešām seja izskatās tāda pati kā šajā bildē. Nākamreiz padomā, paspēlējies ar emocijām. Būtu dīvaini, ja tev nesanāk šī tēma. Man patīk. Marina. Viņa parādīja man ļoti daudz, ko es neredzēju. Viņa labi strādāja. Bilde ar rozenīti man ļoti patīk. Ļoti skaista bilde, ļoti skaista meitene. Bučo manu kīveri. Es domāju, ka atnesīs man daudz laimes. Mēs redzam, ka viņa ir priecīga arī par savu uzvaru. Ja tu tiešām būtu īsts motobraucējs, un ja tu šito izpildītu, kad vesels stadions ir pilns ar cilvēkiem, es domāju, ka tur būtu reāls šovs. Un es domāju, ka katrs fotosesijas spēj uztaisīt šovu. Bildi ir forši. Varbūt ne vietā tas ir. Es redzu šovu, es redzu ciparus uz kostīm, es redzu darbību, kas atbilst tiem cipariem. Es neredzu sportistu ne pirms, ne pēc. Tu ļoti labi strādā, bet šo uzdevumu, manuprāt, tur neesi izpildījusi. Viena no jums šodien tiks vēl tuvāk uzvarai un arī balvām. Galvenajai lomai juvelieru firmas Jahons reklāmas video. Līgumam ar modeļu aģentūru, skaistajam žurnāla vākam un, protams, zvaigznes lomai Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā. Tām, kas labi uzvedušās un tādas lielākoties esat jūs visas, pienākas kas jauks no Park Hotel Latgola, kur mēs esam tik komfortabli iejutušās. Pēc balsošanas saunas un džakuzī zonā tusim! Bet pievēršoties jūsu fotografiju rezultātiem, kā labāko šodien gribas cildināt meiteni, kas vienā fotosesijā ir apvienojusi 2 fotosesiju rezultātus. Proti, motobraucēju sparu un kliedzienu, kas tik labi nesanāca iepriekšējā reizē, un balvu, proti veselības studijas kombuča taiszemes masāžu, saņem Baiba. Sveicu! Pēc savas fotogrāfijas ar lepnumu nāk viena no izcilākajām, ja ne gluži speedway braucējām, tad pozētājām noteikti uz šīs trases – Jekaterīna. Varbūt ne gluži sportiska, bet noteikti iespaidīga bilde ir sanākusi Marinai. Pēc savas skaistās un pārliecinošas sportiskās bildes nāk Aleksandra. Skaisti. Vēl viena meitene, kas var nesatraukties par turpmāko dalību šovā vismaz līdz nākošai balsošanas reizē, ir Marija. Atgādinu, ka tā, kas pamet šovu, atvadās no sapņa par skaisto žurnālu vāku, atvadās no līguma ar modeļu aģentūru, nekādā gadījumā nenokļūst Sergeja Kondrašina 10. jubilejas kalendārā un, protams, nesaņem galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video. Karīna, Elza, nāciet šarp. Meitenes, jums abām piemīt modeļu biznesā vērtīgas īpašības – augstums un Karīnai seksīgums. Bet, kā jau mēs esam runājuši iepriekš, laiku pa laikam no šīs komforta zonas ir jāiet ārā, un šoreiz jums abām tas vienkārši nav sanācis. Elza ir palikusi savā augstajā komforta zonā, Karīna savā seksīgajā, un nekur tālāk jūs šodien neesat tikušas. Atbildot uz jautājumu, kura no jums šodien pametīs šovu, neviena, jo droši vien jūs jau esat pamanījušas, ka atkal mūsu vidū trūkst vienas dalībnieces. Mēs devām Laimai otru iespēju. Viņa šo iespēju neizmantoja,
Varbūt viņi kādreiz izmantos citu, dievu dotu iespēju, bet mūsu šovā viņi vairs neatgriezīsies. Tādēļ sarunāsim tam. Šovā paliekat jūs abas ar vienu noteikumu. Ziniet, Daugavpilī ir daudz baznīcu. Aiziet uz vienu no tām vai vismaz savā vānas istabā, vienatnē. Padomājiet, labas domas, aizlūdziet par laimu, lai viņai dzīve mainās uz labo pusi. Ar šādu noteikumu jūs paliekat šovā abas. Viņu ir tikai 7. Nākamajā sērijā paliks vēl mazāk. Calendar Live. Live. What would I do without your smile mouth? Viņš man tā mīļi apskauja, jo man bija ļoti bail īstenībā. Es no bērnības jau baidos no tumsas.